Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība ir nosūtījusi vēstuli visām Saeimas deputātu frakcijām ar lūgumu tikties, lai pārunātu tos jautājumus, kas skar valsts budžeta 2013. gadam veidošanu, galvenos principus, jo sarunās ar valdību mums neizdevās panākt, mūsuprāt, iedzīvotājiem labvēlīgu rezultātu. Mums neizdevās panākt, lai būtu jūtamāk samazināti darbspēka nodokļi, lai tiktu piemēroti cilvēkiem, strādājošiem cilvēkiem un Latvijas iedzīvotājiem dažādi nodokļu atvieglojumi, kā arī sociālie pabalsti, kā piemēram ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu neapliekamais minimums, ko mēs aicinājām paaugstināt straujāk, tāpat arī atvieglojumi par apgādību esošām personām, lai vairāk risinātu demografiskās problēmas, tāpat sociālā nodokļa samazināšana, neapliekamā minimuma noteikšana nekustamā īpašuma nodoklim un daudz cits, mūsuprāt, uz sociālajām garantijām virzītas lietas. Mēs uzskatām, ka valdībai bija jāveic tāda zinām politiska izšķiršanās, jo, ja mēs sakam, ka esam izgājuši no krīzes un mēs esam valsts, kur visstraujāk Eiropas Savienībā attīstās, kurai vislabākie rādītāji, tad šos rādītājus ir jāizjūt arī Latvijas iedzīvotājiem, strādājošiem cilvēkiem, un pirmkārt tas ir darba samaksas ziņā, otrkārt tas ir dažādu atvieglojumu piešķiršanas ziņā. Diemžēl valdība šo soli nespēra, mūsu ieteiktajā virzienā negāja, aizbildinoties ar dažādiem statistikas rādītājiem, dažādiem kritērijiem, ar fiskālo telpu un tā tālāk un tā tālāk. Un tāpēc mēs gribētu diskutēt ar Saeimas deputātiem, lai tomēr 2013. gada budžets tiktu Latvijas valstī uzņemts nevis kā kaut kāds mistisks attīstības budžets, kurā nevienam nav skaidrs, kas tā pa attīstība tāda būs, bet lai tik tiešām skatoties budžeta skaitļos un piedāvātajos variantos, cilvēki saprastu, ka viņu labklājības līmenis augs daudz straujāk kā valdības piedāvātais 1% samazinājums iedzīvotāju ienākumu nodoklī. Ja mēs esam no krīzes izgājuši un mēs esam stabili, tad mums ir jābūt tādiem arī stabiliem attiecībās pret saviem cilvēkiem.